Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Un viena no interesantām tēmām, par kuru es šodien pastāstīšu, būs tas, ka ir parādījusies vairākās vietās Čečenu vienībā Ahmat. Un izskatās tā, ka Krievu puse liek diezgan lielas cerības šo vienību, jo domā, ka tas būs jaunais Wagners, jaunie tā saucamie stormtruperi, kuri tad ies uz priekšu un ieņems pilsētas un ieņems jaunas Ukraiņu pozīcijas. Kā viņam ar to veiksies, to mēs redzēsim tuvākajās nedēļās. Bet sākam ar apšaudēm. Šoreiz ar apšaudēm izcēlās vairāk Ukraiņu puse. Tātad 10 dronu grupa atkal mēs redzam, ka Ukraiņi sāk uzbrukt lielās grupās. Uzbruka Brjanskas apgabalam, apdzīvotā vieta Šebekina visu laiku ir zem Ukraiņu artilērijas uguns. Un mēs redzam, ka Ukraiņi strādā pa mērķiem Zaporožie reģionā, bet strādā dziļumā, Melitopole, Berdzjanska, Mariupole. Tātad, tās ir Krievu apgādes bāzes, viņu munīcija un viņu degviela. Un vēl viens trieciens pie Krasnodaras, vēl viens veiksmīgs uzbrukums naftas pārstrādes uzņēmumam, tad arī šeit nodarīti bojājumi Krievijas pusē. Viena precizējums par uzbrukumu Kievai. Krievijas aizsardzības ziņo, ka viņi iznīcināja vēl vienu patriotu sistēmu. Tas jau sāk kļūt interesanti. Es domāju, ka mums ir jāatklāj skaitīšanas kaut kādu tabuliņu, jo izskatās, ka patrioti tiks iznīcināti tikpat ātri, kā pāris mēnešus atpakaļ Krievu armija iznīcināja Himarsus. Kā mēs zinām, Himarsi kā bija un kā šāva pa mērķiem, tā arī šauj. Es domāju, ka stāsts par patriotiem nebūs īpaši atšķirīgs no stāsta par Himarsiem. Par uzbrukumu Kievā informācijas vēl joprojām ir maz. Parādījās dažas fotogrāfijas, tad izskatās tā, ka tas ir skats uz šām mājām no upes puses. Te mēs redzam, ka ir kaut kādi bojājumi nodarīti mājām abām, gan vienai, gan otrai. Tas nozīmē, ka minimums ir 2 trāpījumi, bet pirmais noteikti, kad tas bija izdarīts, nav iespējams, un otrs, ko var noteikti vizuāli noteikt, ka ēkas nav sagruvušas un tām nav nodarīts postošais katastrofālais bojājums un zaudējumi. Tātad, un arī apstiprināt šo fotogrāfiju ticamību 100%, es, protams, arī nevaru, bet pamazām sāk informācija parādīties. Es domāju, ka drīz mēs zināsim, kas tad notika ar šīm 2 ēkām un vai patiešām kaut kādi bojājumi tām ir nodarīti. Pie Melnās jūras šeit slikta ziņa, ja mēs pieņemam, ka tā ir 100% patiesa. Krievu puse paziņo, ka Odesā viņi ir noslīcinājuši L-401 kuģi Juriju Lefirenka, kas ir viens no desanta kuģiem Ukrainas armijai. Šī gadījumā, ja Ukrainai bija plāns veikt desanta operāciju, teiksim, no tā pašā Čakova vai no Odesas uz Krimas virzienu, protams, ka tas ir zaudējums, bet kopā mēs saprotam, ka nekādas īpašās kaujas kapacitātes šim kuģim nav. Vienīgais, kur Ukraiņu spēki to varēja izmantot, tās ir desantēšanas operācijas. Diemžēl tā spēja desantēt savus spēkus, tagad Ukraiņu armija ir mazinājusi. Bet atceramies to, ka viņu mazo kuģīšu flotile ir visu laiku pieaug, un tieši mazos kuģus Ukraina izmanto daudz veiksmīgāk, jo tos pat iznīcinot 1, 2, 10, jūs nenodarīsiet uzbrukošiem Ukraiņu spēkiem tādus bojājumus, tādus zaudējumus, lai viņi nevarētu turpināt desantēšanos. Attiecīgi, noslīcinot vienu lielo kuģi, tas zaudējums ir būtiski lielāks. Un kā mēs zinām, tad Ukraiņiem nav te tik labas pretgaisa aizsardzības sistēmas un citas sistēmas, kuras tad varētu nodrošināt to, lai šis kuģis varētu mierīgi tad aiziet līdz Krimai un izsēdināt tur desantus. Tā kā no vienas puses tas ir zaudējums, no otras puses es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā būtiski ietekmēs Ukrainas flotes un armijas darbību, jo mēs zinām, ka Ukrainas flotes kapacitāte šobrīd ir ārkārtīgi zema un tas pēc būtības neko nemaina.
Situācija pie Hersonas šeit arī savstarpējās apšaudes, ļoti līdzīgi kā tas bija vakar. Pirmais jaunums, tātad Ahmat vienība, Čečenu vienība, speciālo spēku vienība ir parādījušies, ja tiek ziņots, ka viņi ir parādījušies Hersonas rajonā, un Ahmat vienība ir parādījušies 3 vietās. Tad divas, jūs redzēsiet, visas 3 katrā slaidē atzīmēja. Tad, teorētiski, ja mēs pieņemam, ka no Ahmat vienībām gaida to pašu rezultātu, ko Krievu armija sagaidīja no vagneriešiem, teorētiski tas nozīmē, ka šeit viņi būs vai nu ļoti spēcīga rezerve, lai tad reaģētu uz Ukraiņu uzbrukumiem un tikt pārsviesta vai nu uz vienu flangu, vai nu uz otru, kur mēs redzēsim Ukraiņu desantu, vai, iespējams, teorētiski viņi iesaistīsies kaujā par salām, un tad attiecīgi mēģinās pārņemt visas tās salas, kas ir šajā te rajonā savās rokās. Jebkurā gadījumā mēs redzēsim, ko tad šī vienība dara, un vai patiešām tā ir tik laba, kā par viņu mums mēģina pastāstīt Krievu propaganda. Virzienā uz Energodaru arī mēs redzam pāris Ukraiņu artilērijas uzbrukumus, un tie ir zīmīgi, jo tūlīt paskaidrošu, kāpēc šīs vietas ir svarīgas. Tāpēc, ka tie ir ceļi, kuri savieno virzību austrumi rietumi. Un te, ja mēs paskatāmies, tas ir ceļš uz Energodaru, uz galvenām Krievu attiecīgi apgādes pozīcijām šeit, un tad tas ir vēl viens ceļš, kas aptvērās šeit. Vienīgā vieta, kur pagaidām mēs neredzējām uzbrukumus, ir Orļanskie. Es domāju, ka Orļanskie tuvākā laikā arī kļūs par Ukraiņu artilērijas mērķi. Virzamies tālāk, kas notiek pie Zaporožijas. Šeit samērā klusu, bet apšaudes nerimstās. Vēl atkal ziņojums par munīcijas noliktavas iznīcināšanu pie Červonā Hnīdica, un apšaudes Novodanilivkā, Maļinivkā, Vremivkā un Velikā Novoselkā, kā arī Novomihailovkā. Divas Krievi atkal aktivizējās pie Pabiedas. Sen jau nedzirdējām, ka viņi kaut kādā veidā mēģina šturmēt pozīcijas šeit. Atkal tagad redzam, kā darbība uzsākusies, un attiecīgi Ukraina puse aktivizējās otrajā pusē no Vugļedaras. Ja jūs atceraties, tad dienu iepriekš bija uzbrukums Pavlivkai, kur tad Krievu karaspēku izdevās atsviest līdz upei. Tagad mēs redzam otru sēriju, tad apējot Krievu pozīcijas Mikiļskie, viņi mēģina virzīties uz Vladimirovku, tādā veidā atspiežot Krievu karaspēku ne tikai rietumu pusē no Vugļedaras, bet arī austrumu pusē no Vugļedaras, starp Vugļedaru un Mikiļski. Iesim tālāk, tātad kaujas pie Avdijevkas. Pie Avdijevkas situācija gan, diemžēl, ir būtiski pasliktinājusies, bet sākam visu pēc kārtas. Tātad pirmais parādījās atkal arī šeit Ahmat vienība, un pagaidām tā fokusējas uz divos virzienos, Marinka un Pervamaiske. Bet galvenās darbības mums notiek pie Avdijevkas, kur mēs redzam papildus standarta uzbrukumam no Vadziana uz Severne. Mēs redzam, ka principā no visas ziemeļaustrumu puses uzbrukumi vairākos virzienos un diezgan spēcīgi. Pirmais ir Krasnogorivka Stepave. Tas visdrīzāk vienkārši sasaista Ukraiņu spēkus Berdiči un Stepave, lai viņus nevarētu pārsviest kaut kur tālāk. Visbīstamākais pēc manām domām ir uzbrukums virzienā no, Krasnogorivkas un Viseļa, kas iet šādi. Un es domāju, ka tas uzbrukums ir domāts tam, lai iespējams, ka mērķis ir Lastačkina, bet galvenais uzdevums ir pārgriezt apgādes ceļu Arlovka Avdijevka. Un attiecīgi tad arī uzbrukumi no Kamienkas un Krūtās Balkas. Kāpēc es parādīju šo te atkal bildi ar Dambja uzspridzināšanu Karlivkā? Pārliksim to schēmu tā, lai varētu vieglāk uzzīmēt, kas šeit notiek. Es domāju, ka šī gadījumā mērķis Krieviem, ja jau tas uzbrukums Avdijevkai būs tik nopietnas, kādu tad ieguvumu Krievi varētu gūt no Karlivkas Dambja uzspridzināšanas. Pēc Dambja uzspridzināšanas tika apludināta aptuveni šāda teritorija, plus, ja mēs paņemam, tad tie ezeri un citas upītes, kas šeit
principā padara šo te rajonu par neizējamu uz kādu laika posmu, jo šeit apgāde nevarētu kustēties, bet, ja mēs paskatāmies uz Avdijevku, tad šis ir viens no tiem ceļiem, pa kuru tad notika Avdijevkas apgāde. Ceļš tav Očerietinē ir vairāk neizējams. Šeit Krieviem izdevās ieņemt šo te ceļu un viņi kontrolē, pa šo te ceļu kustēties nevar. Attiecīgi nākošais ceļš ir no Očerietinē uz dienvidiem atkal caur Orlovku. Un tad attiecīgi, ja mēs paskatāmies, tad šis ceļš nestrādā, šis ceļš šeit nestrādā, tad vienīgais ceļš, kuru Krieviem ir jāpārcert, ir šitas te ceļš no Orlovkas uz Lastaškine. Un ja mēs paskatāmies uz šo te uzbrukumu, tad tas arī izskaidro, kāpēc visdrīzāk Krievu karaspēks mēģina uzbrukt šajā virzienā. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek pie pašas Avdijevkas, šeit mēs redzam divus virzienus. Viens iet no Jesinavatās virziena uz Avdijevku, un te viņi plāno beidzot sagrābt šo ceļa posmu, kā arī visu to mežu, kas ļaus viņiem pietuvoties tuvāk pie Avdijevkas, lai viņi varētu atsākt šturmēšanu. Centrā virzienā no Kamienkas viņi grib pārņemt savā kontrolē visu to posmu ap šo te ezeriņu, un tad attiecīgi izveidot šeit placdarmu, un šeit placdarmu, no kurienes tad viņi varētu uzsākt Avdijevkas uzbrukumu šādā te veidā. Un to pašu visdrīzāk mēs redzēsim dienvidos. Ja viņiem izdosies ieņemt šo rajonu, tad nākošais uzdevums būs ieņemt šo te mežiņu, un tad mēs redzēsim uzbrukumu Avdijevkai no vairākiem virzieniem. Bet šeit situācija ir sarežģīta, un šeit noteikti ir jāskatās un jāseko situācijas attīstībai un izmaiņām frontes līnijām. Pie Bahmutas šeit samērā mierīgāka situācija. Mēs redzam, Ukraiņu spēki turpina mēģināt virzieties uz Klišķiejevku un tad mēģina pārcelties pāri kanālam šajā te rajonā. Paralēli Krievi attiecīgi atbild ar artilērijas uzbrukumiem. Šoreiz mērķis bija 5. brigāde un Ivaņivskie, un tad visi tie apgādes punkti, kas atrodas Ivaņivskie. Ļoti interesants ir ziņojums, tas nāk no Ukraiņu puses, ka Krievu puse uzbrukt Bielagorai, kas izklausās ārkārtīgi neloģiski, jo viņiem ir problēmas citās vietās, kuras ir jārisina. Es domāju, ka tas šī gadījumā ir propagandas elements. Es domāju, ka patiesībā tas, kas notiek šeit uzbruk Ukraiņi, un viņi mēģina virzieties Kurdzjumovkas, Zerjaņivkas virzienā tādā veidā, lai viņi varētu iziet pilnībā uz kanālu robežu, un tad pilnībā kontrolēt visu to teritoriju uz rietumiem no kanāla. Līdzīga situācija ir arī šeit ar to uzbrukumu, par kuru atkal tad Ukraiņi ziņo, ka Krievi uzbruka Riehava-Vasiljevkai. Man gluži tā pavisam neizskatās. Es domāju, ka šeit ir tā pati bilde, ka uzbrukumā iet Ukraiņi, vienkārši tā informācija tiek pasniegta tādā tendenciozā veidā. Atkal parādījās informācija par uzbrukumu Sieverskam, arī šoreiz es uzskatu, ka tam nav nekāda pamata. Bet kam ir pamats tam, ka trešā vieta, kur parādījās Ahmat vienība, ir Bielogorivka. Daļa no viņu vienības jau bija šeit, jūs atceraties, tā šturmēšana centrā, šīs te pozīcijas ieņemšana, tā bija Ahmat vienības darbība. Un attiecīgi, visdrīzāk to, ko mēs tagad redzēsim, to, ka Ahmat pārņems kontroli par visu šo te rajonu un tad mēģinās ieņemt Bielogorivku. Tas ir viens no nākošajiem karstiem punktiem, kuram mums tad vajadzētu pasekot, lai mēs būtu ļoti labi un vispār informēti par to, kas notiek kaujas laukā Ukrainā. Situācija pie Limanas. Šeit pamatā mēs redzam apšaudes Cierni, Jampalivka, Limana, un arī tagad tiek ziņots par lielām apšaudēm Sirbjankas mežā, un tiek ziņots par to, ka Krieviem pievilkuši ir TOS-1 termobāriskās sistēmas, kuras tad viņi izmanto šajā uzbrukumā. Atkal tiek ziņot par Krievu karaspēka virzību uz Grigorjevku, un šoreiz tā situācija izskatās šādi, un to, ko
par ko tiek ziņots, tad ir divi virzieni uzbrukumam. Viens iet no austrumiem un otrs iet no ziemeļiem, bet abi divi tie iet uz to pārceltuvi, kas atrodas pie Grigorjevkas. Un tad, primārais viņu mērķis ir ieņemt šo te pārceltuvi, sekundārais, es domāju, ieņemt Grigorjevku un tad arī attiecīgi palīdzēt Ahmat vienībām, tām Ahmat vienības apakšvienībām, kuras tad šturmē Belogorjevku. Arī situācija nav no patīkamākajām, jāskatās, kā tas viss mainīsies. Un virzienā uz Kupjansku palika divas darbības vietas. Pirmā tā ir Sinkivka, otrā tā tad ir Krievu uzbrukums Novosiljevskie, bet šeit izskatās tā, ka Krievu armijas virzība uz priekšu ir apstājusies. Šeit viņa nekad nav gājusi īpaši veiksmīgi uz priekšu, bet tie sākotnēji izskanējušie draudi, ka Sinkivka tūlīt būs ieņemta, ir būtiski pārspīlētas. Es domāju, ka šeit tas pagaidām viss arī apstāsies. Nav nekādu jaunumu no Baltkrievijas, un viena ziņā, ar kuru es gribētu pastāstīt, ir parādījusies jaunā teorija par to, kā un kad varētu sākties tā saucamais Ukrainas pretuzbrukums, un šoreiz tas ir saistīts ar NATO samitu, kas notiks Viļņā. Un kāpēc es tomēr nolēmu padalīties ar jums šajā idejā, jo, zināma loģika šajā teorijā ir, un tam ir divi iemesli. Pirmais iemesls, ar šādu uzbrukumu tad Ukraiņi parādīs rietumiem, ka viņi var uzbrukt, un galvenais, ka atbalstu Ukrainai ir nepieciešams turpināt. Tas nozīmē, ka tieši uz samitu būs actions, būs darbība, un, protams, ka būs kaut kāda virzība uz priekšu, jo ir absolūti skaidrs, ka sākotnēji, vismaz kā minimums sākotnēji, Ukraiņu pretuzbrukums gūs panākumus. Tā tad būs virzība uz priekšu, būs apdzīvotās vietas, un būs arī, teiksim tā, pozitīvās emocijas un pozitīvās ziņas. Otrs iemesls ir, ja uzbrukums būs neveiksmīgs, un viņš nevirzīsies uz priekšu tā kā plānots un tā kā bija domāts, tad 3 dienas nav pietiekuši daudz, lai tas uzbrukums reāli visi saprastu, ka viņš ir izgāzies. Tam būs vajadzīgs mazliet vairāk laika. Kas nozīmē, ka šajā posmā tad mēs varam runāt par to, ka gan rietumiem tiks parādīts, kā Ukrainas armija ir spējīga darboties un spējīga veikt uzbrukuma operācijas, un cik labi Krievu armija nereaģēt uz šo pretuzbrukumu, viņiem neizdosies sakaut ukraiņus un pierādīt, ka uzbrukums ir neveiksmīgs. Kas nozīmē, ka principā Ukraina dabūs visus tos lēmumus no NATO samita, kādus tad viņi arī grib. Šodien, godīgi sakot, mums arī Saeimā bija paziņojums par to, par ko tad Latvijas pusē ir jārunā samitā un kāda ir jābūt mūsu pozīcija, un es domāju, ka Latvija jebkurā gadījumā atbalstīs Ukrainu, neatkarīgi no tā, vai viņi būs veiksmīgi ar savu pretuzbrukumu vai nē. Jo atbalstu šī valstī mums ir jāturpina, un mums ir jādara visu iespējamo, lai Ukraiņi šajā cīņā uzvarētu. Tas šodien man ir viss. Jā, tad parādījās mums jauns spēlētājs frontes līnijā, 3 vietās kā minimums. Tātad skaitliski šī ir liela vienība. Mēs tagad nezinām, cik tūkstoši, pareizāk sakot, 10 000 šo vienību sastāvā, karavīru šo vienību sastāvā ir. Un tad, Krievija liek uz viņiem diezgan lielu cerību. Redzēsim, kā viņiem veiksies. Pagaidām, kamēr mēs tikai stāstam pasakas par kaut kādām jaunām privātām militārām kampānijām vai kaut kādām citām vienībām, izņemot Vagneriešu, neviena privātā militārā kompānija nav neko iedzīgu šajā karā parādījusi. Skatīsimies, kas notiks ar šo Ahmat vienību, un cerēsim, ka arī šo vienību Ukraiņiem izdosies sakaut. Tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rīt!